Labdien, labrīt, kolēģi! Gribu noprezentēt jums vienu jauna formāta failu, kas ir līdzīgs aplikācijai. Jūs saņemsiet šāda LV failu 0226, viņu vajag ielādēt, un viņš vērās tā kā interneta tāds links. Jā. Šīs fails ir par februāra mēnesi. Tas ir dinamisks un interaktīvs, kas ir labi, un ļoti pārskatāms. Ja? Tad šeit jūs redzat augšā dažādus nosaukumus, par kuriem es jums līdz pastāstīšu. Pirmais ir pārskats, situācijā kopumā, cik tika veikta analīze par cik darbiniekiem, cik no tiem optometristi, optikas speciālisti, vidēja cena optometristi un vidēja cena speciālistam, top seller par smart lēcam, top seller transition lēcas šomēnes, NPS, kopējas pārtaisīšanas daļa receptēm un kopā pārtaisīšanas no kopējā pasūtījuma skaita, un apakšā jūs redzēsiet arī summu. Jā, tādā ir, ka te ir tāds kopsavilkums, uzliekot bultiņu uz stabiņam, jūs redzēsiet arī ciparu, viedas lēcas, optometristi transition lēcas, vidēja cena pa filiālēm, te ir sadalīts, ir violēts optometristi, sarkanais optikas speciālisti. Tad PAL potenciāls, kad mēs ņemam tikai konkrētu vecuma grupu. Šeit arī iekrita janvāris, jo man bija tas kopējs fails, lai viņu te pieliktu klāt, es jau nedalīju. Tā kā te arī jums būs papildus informācija, bet tikai tām PAL potenciāla, kā gāja janvāri konkrēti filiālai. Lūk, tālāk kopsavilkums par Kantāru un NPS-u un kopsavilkums par pārtaisīšanas nuļiņa kaina procentu. Tā. Ko mēs varam te darīt? Tad mēs ejam, labi, parādīšu sākumu varbūt to filiālis, tad katrai filiāli ir sagatavot tāda mini atskaite par februāri, es viņu saucu filiālis kartiņas. Šeit jūs redzat februāra transition procentu R2, viedas lēca, smart lēca procentu, 68, te parādās bišķiņ vairāk informācijas par šo un par konkrētiem specialistiem dažiem. Tad redzu, ka Darija Sņigovska tie iekrita R2, to mēs pēc tam izlabosim, tad nezinu, kāpēc, es jau sūtīju to sadalījumu, bet kaut kādas kļūdas vēl joprojām ir, ko es neizskaru. Jā, tad kopēja situācija par optikas speciālistu no filiāla, tad mēs redzam 301,8 transition, tas ir labi, jā, tas ir tā kā būtu tāds labs radītājs. Tad te parādās arī par progresīvām, mazliet situācija par pārklājumiem, un tāds mini komentārs un fokus tā kā, transition mēs visu laiku, tas jau mums nav jāatgadina, dažiem tur ir likts transition, kur ir zem vidējā, bet tiem, kam ir ok, bet vienalga mēs jau pie tā ļoti strādājam, jūs to visu labi zināt. Jā. Šāda kārtiņa ir izveidota katrai filiālei, kas jums var būt kā orientieris. Tad jums priekš jūsu darbam ar darbiniekiem, kas ir uber svarīgi, jā, lai jūs strādātu ar tiem darbiniekiem, tad jūs varat arī, piemēram, paņemt optometristus, jā, un kā paņemt, teiksim, savu filiāli, tad ir 11 terē, kur ir jūsu optometristi, tad viņam parādās kopējs viedulēts procents, lēcu skaits, cena, progresīvi, kas ir no kopējā procenta, kas ir, tās atskaites, ko jūs saņemat tam kabinetlēs, akomodācijas, stūredzības kontroles, un apakšā ir tas PAL potenciāls, kas ir atsevišķi, kas ir par vecuma grupam. Te atkal ir janvara situācija un ir februāra, ja, tad no 45 līdz 70, cik bija tādi klienti darbiniekam, un cik no tā visa viņš izrakstīja progresīvas. Ja, piemēram, tad Aleksējiem šeit ir PAL potenciāls 301,7%, ja, un šeit viņam tad tas progresīvs ir 18,6%. Ja. Tā arī var būt. Ja, tad varbūt tur bija vairāk jaunie pacienti viņam. Šis ir ļoti svarīgs radītājs. Mēs redzam to situāciju šeit par progresīvam ļoti objektīvi, ja, un tad arī atgadinu, ka progresīvs lēcis ir viens arī tāds, mums
ļoti stingrs mērķis šogad. Ja, tāpat jūs tad arī filtrējam optometristu savā filiālē, nu, lūk, un tad arī vērtējam, skatāmies, kas jūlijā, iekrīt. Tāpat jūs varat darboties ar optikas speciālistiem, skatāmies, teiksim, R4, ja, nu, tad jums parādās optikas speciālists, kaut kādu arī vēl ir, kas pie mums jau nestrādā, parādās reizēt Kristīna, ja viņa kaut ko tur ir uzrakstījusi, bet viņa ir optometriste, bet to jūs ignorējat, ja, lūdzu, tad strādājam un redzu, ka šeit Žanā, kura ir R3, tā kā R3, lūdzu, Žanu, tā kā paskatoties no R4, nākamreiz pirms es jums dodu šis atskaites, es pārbaudīšu šo. Nu, lūk, jā, un tāpat jūs redzat, te parādās optikas speciālists apjoms, tad ir video LED scena, transition, progressive sizen, premium AR, ja, un tad jau uzspiežam uz to speciālistu. Tāpat uz optometristiem es atgriezīšos, parādīšu, uzspies parādās tāda specialista kartiņa par februāri, kur jūs varētu redzēt, šī ir tāda pelēka svītriņa, tas ir pret vidēju, ja, un tad arī parādās, ka tas aizens ir zemāk par vidēju, aizens starts, ja, bet premium AR ir labāk, un rekur arī par indeksiem, ja, arī mazliet situācija par indeksiem. Nu jā, un tad arī komentārs un attīstības fokus, ko var ņemt vērā, ja, un tāpat tās es jums tūlīt parādīšu par optometristiem, ja. Tu spiežat uz to optometristu, arī parādās tāda kartiņa, šeit gan bišķiņu vairāk informācija, kā ir janvara, februāra dinamika, ja, bet arī tāpat jūs varat skatīties pret video, atceramies, ka šīs divas radītājas mēs skatāmies kopā, ja, un tad es ceru, ka šis jums atvieglos darbu ar to, kad jūs runājat ar saviem darbiniekiem, jūs viņam ļoti varat vizualizēt, izdrukāt un darboties, kā jūs jau gribat, jā. Bet šitu parādīju. Reitings tā ir tāda vairāk kā spēlīte, jā, jūs varat viņu skatīties. Te jau ņemts vērā arī apjoms, nav tā kā, ja mēs paņemsim loma, jā, optikas speciālisti, nav tā, ka mēs ņemam tikai labu procentu pie maza apjoma, tad te ir tāda kombinācija. Bet tas ir tā kā vairāk jums, ja kādi ir jums speciālisti, kad ir tādi ļoti, šī gamifikācija ļoti patīk, lūdzu varat radīt un ar to darboties. Tad nākamais mūsu liels mērķis ir pārtaisīšanas, ko mēs gribam samazināt. Te jūs redzat situāciju kopēju par februāri, jā, cik mums kopā Latvija ir pārtaisīšanas procents, summa, skaits, recepšu pārtaisīšanas un procents no recepšu pārtaisīšanas. Te ir apvienotas divas atskaites, kas ir nuliņa kaini, un te ir vēl viena atskaite par perderīma dēļ receptu. Nu jā, tad tā ir nuliņa kaina. Jūs varat uzlikt gultiņu un redzēt procentu. Tad arī recepšu pārtaisīšanas procents par februāri. Šeit jau tāda kopē tabuliņa. Pārtaisīšana procents, summa, skaits, recepšu pasūtījumu, piedodiet, te, lai jūs nemulsinā, no nuliņa kaina es redzu, ņemu tur bija gabali, un tad es daļoju ar 2, lai man ir tāds vairāk ir pasūtījumi, ja, lai saprastu par tām receptēm, ja, tad recepšu pārtaisīšana ir pēc procenta, te skaits, te būs lēcas, nevis pasūtījumi. Ja, un tad arī tas kopsavilkums arī par darbiniekiem, par optometristiem, kā viņam gāja konkrēta mēnesī, ja, bet, saprotam, ja, ka Margarita ir ļoti maz pasūtījumi, viņa visu februāri nestrādāja, ja, un tad viena pārtaisīšana, protams, šis procents ir liels, bet, tas nekas, ja, tas ir vienkārši, tas, ka bija maz
pasūtījumi. Nu, lūk, jā, tad tas ir šis par pārtaisīšanu analīze, un tad arī ir Kantar. Kantar arī kopēja situācija šeit, NPS, cik kopā atbildes mēs saņemam februāri, cik no tiem promoters, cik ir passives, detraktors. Detraktors mums bija 9% februāri. Jā, R9, nu, labākam vajag filiāli, bet R9 es sapratu, ka te ir, nu, pamāc tas atskaites, viņš vienkārši ņem, kam ir vislabākie rezultāti, bet, protams, vajag skatīties visu kopā. Te jūs redzēsiet pa filiāliem NPS-u, tad sadalījumu, cik te traktors un ko, ka dažiem nav detraktors, tā kā ir 8. Tad arī to kopēju situāciju, tabulu veidā, un tad arī te var filtrēt pa filiāliem, piemēram, es gribu paskatīties, vai R2 bija kādi detraktori un kādi tur bija problēmas, tad es redzu, kur bija 1, un tad mēs skatāmies, kāda bija tā problēma, un tāpat var paskatīties, cik tur bija promotori, un tad redziet, ir daudz vairāk, un tad arī var papētīt konkrēti filiāli, kas tieši tā filiāli bija forši. Lūk, tāda jums ir mini aplikācija par februāri. Ceru, ka jums tas daudz palīdzēs darbā, sasniegt rezultātus, informēt darbiniekus, vadīt kvalitatīvas individuālas tikšanas ar darbiniekiem un mini sapulces ar darbiniekiem. Ļoti svarīgi, lai visi darbinieki ir informēti par situāciju, un katram darbiniekam, ja es pajautātu, kādi ir tāvi mērķi, viņš jau konkrēti zinātu. Ja? Kādi nevis transition, bet arī konkrēti, cik tas transition, cik jāuzlabo tas transition. Nu, tā, lūk, lai jums veicas, un būšu pateicīga par kādu atgriezenisku saiti, kā jums patīk vai nepatīk šīs Rīgas. Un tad, ja patīk, tad es gatavošu arī mārtām.